ir Lucky Bet sieviešu līga. Sieviešu spēcīgākā līga, ko mēs šobrīd skatāmies, kas par momentiem. Bumba var būt vārtos, un bumba ir vārtos. 0-1, jeb 1-0 izvirzās vadībā RFS sieviešu komanda jau 5. minūtē. Un ātri vārti, ātri krīt Liepājnieces. Un jā, arī, protams, jāatzīmē, ka Liepājas komanda ir stipri jaunāka pēc vidēja vecuma nekā RFS komanda. Tas arī daudz ko mainīja, tur pieredze un jaunība un pieredze galvenokārt, jo tas visu tev var ietekmēt. Fiziskais arī tomēr parādās vairāk. Kaut kur uz 18-20 gados tā pilnīgi tad, jā, vairāk tāda, meitini komanda Liepāja. Bet tas nav pārmetums, tas ir tikai vairāk kā kompliments, ja tas iet priekšā mainīt malas. Tomēr ne, tālu piespēle uzreiz. Liels, ka arī šeit tiek pie bumbas klāt, un bumba ir vārtos. Malinovska gūst vārtus, rezultāts kļūst 2-0. RFS gūst otros vārtus šajā puslaikā un spēlē. Ko mēs varam šeit saprast, kad RFS ir favorīts šajā spēlē. Bet daudz uzbrukumu, daudz momenti, un arī šeit redzam šī lieliskā piespēle no Radzevskasovai. Komandas biedrenē Malinovskai, citai ukrainietei, un tur Malinovska vienkārši paspēja bumbai pieskarties, pirms tai pieskārās Baroniņa, un tāpēc bumba Gerge Ležiu tāli piespēle diagonāli uz Poļhoviču, tik precīzi, tik perfekti. Poļhovičs tiek pie bumbas, un reiz var šeit piespēlēt sodlaukumā. Uškānes ir pa vārtiem, skaists sitiens, filigrāni vārtī. Rezultāts 3-0 un pirmais puslaiks noslēdz ar šo vārtu gulmu. Mums taču novēloti un nevar uzreiz šeit iet pēc sitiena, bet vēl pati izveido kaut ko ar savu labo tehniku. Un te Vuškāne veiksmīgi tik mums apmāra vārdsardzi un Vuškāne padara rezultātu 4-0. Otrie vārti Vuškānē šajā spēlē un 27. vārti sezonē. 4-0 Liepājai ļoti nepatīkams izbraukums un visticamāk arī šajā spēlē atspēlēties nesanāks un būs jāmēģina vienkārši spēlēt kvalitīvas futbols turpmāk un tik ļoti nedomāt par rezultātu. Bet, ja ko mēs redzam, RFS iet pēc 3 punktiem, ļoti svarīgiem 3 punktiem, kas palīdzēs pietuvoties Riga FC. Bet Ainere, vēl arī Uškāna pieslādās un Marijana un Valaka. Tā kā ļoti ātrs priekšlikums šeit sanāk. Poļhovičs apskrien vienu, tiek galā ar otru spēlētāju. Gar vārtiem piespēle sitiens un bumba vārtos nonāk. Uškāne gūst vārtus. Hat-tricks ir apstiprināts viņai šajā spēlē. 3 gūti vārti. Principā, kādās 15 minūtēs. Tā rēķina, vai nesanāk jau kaut kāds mazākā 15 minūtēs, jo guva viņa vārds pirmā puslaika beigās, un tagad otrā puslaika sākumā 2 vārti rezultāts. Bet kas šeit? Tomēr vārti nav, jo aizmugure. Vai ne? Vai kas? Nesapratu tagad, kas šeit notiek. Bija karodziņš pacelts, bija par maiņa. Jā, vārti bija 5-0 un Uškānei 3 vārti šodien. Ozola raidīja bumbu tālāk, bet atpakaļ uzbrukumā bumba un te lieliskais pēc sitienam Uškānē. Un tagad bumba ir vārtos 6-0. Uškāna gūst vēl vienus vārtus un RFS kļūst ar vien pārliecinošāk vadībā. Un, jā, šeit rāda 4 vārti Uškānē, tad laikam jau ir 4 vārti. Hat-tricks jau bija. Un, jā, negaidīju šodien šo no Uškāna, šo no RFS, kad tik spēcīgi rullēs pāri viņas Liepājas futbola skolē. 6-0. Tas ir iespaidīgi. Sezonas sākumā kaut kas tāds, šis nereāli, bet tagad redzot pēdējos rezultātus, kādi ir pēdējās spēlēs Riga FC, piemēram, pret to, lai nospēlēt